ko, mīļie skatītāji? Man ir augsts, teikšu, kā ir. Pasūtījumi man nav. Tāpēc improvizēsim un turpināsim strādāt, nav ko slinkot. Kā nekā darbs, paliek darbs. Tātad, man ir viens šāds it kā tīkkoks. Tad ko man ir doma uztaisīt dēlīt ar šķiedru uz augšu. Jo es domāju, ka viņš ritīgi čoini izskatītos. Jo kā jūs redzat, viņš tāds baigi foršs ir. Gaišs un tumšs ir salīmēts kopā. Tad mēģināsim sazāģēt viņu, salikties līmēt un pēc tam nolīdzināt visu augšu. Tā smuki apstrādāt tiešām maliņas, uztaisīt rokām tādu pirkstiem reāli tādas gropītes, kur smuku var paņemt. Un paskatīsimies. Jo šito es dabūju pa dešuku vienu. Es paņēmu 4 tādas. 2, man liekas, es izmantoju, man vēl kaut kur atgriezums palika, vēl viens man paliek. Jo es no viņa taistos paliknīšu. Tad reāli, davai. Skatāmies, vai man sanāks uztaisīt viņu. Man īstenībā riebjās viņas taisīt tikai tāpēc, ka tā šķiedri, sevišķi, kad es taisīju no valrieksta koka, nenormāli ciet. Un to arī slīpēt un slīpēt un slīpēt un slīpēt un slīpēt. Un tas ir drausmas, reāli tik daudz smilšu papīra aiziet un reāli tās gropas nedabū ārā. Bet, skatāmies. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a Tā, kā jūs redzat, es saliku. Sazāģījās diezgan labi. Viņš jau reāli samērā ir gluds, bet, tāpat tās būs jāņem nostī viena, nezinu, kaut kāda 2 mm maksimums. Kā jūs redzat, šausmīgi interesanti tā šķiedri viņam ir. Bet ko es gribu? Es negribu šitā te, lai viņš vienādi viss ir. Piemēram, es gribu tā te viens tā, jo es kā pamēģināju aplikt otrādāk, bet viņš kaut kā neiet kopā, jo varbūt redzat, viņš ir nedaudz ieliekts. Tad es atstāšu visu šādā veidā, viņš smuki sajiet kopā, bet vienu liksim šādi, nākošo šādi, kaut kā. Ja es viņu apmaiņu šitā. Neiet vairāk kopā, jā. Atstāsim tā patās. Tā viesma bišķi bija saliekusies, viņa stāvēja porčā. Vienkārši tā, lai nav vienādi, bet ir. Bet reāli, es domāju, nobeigums būs vienkārši bomba. Šos es vienkārši kaut kur atstāšu, nezinu, nomitīšu. Tad reāli līmējam kopā, izmantošu ko? Izmantoju tikai reāli 2 līmes. Parastā gorila koka līme, ko es izmantoju, kad es taisu galdiņus un visu pārējo. Bet tad, kad man vajag stingrākus darbus, tur, piemēram, tas te ir vakardien to galdu, kad taisīju arī, tad es izmantoju gorila šito. Ir viņa dārga, bet viņa tiešām dara savu darbu. Davai beidzam muldēt un ķeramies klati. Nevar sagaidīt rezultātu. Tāds sajūta, iedomājies, ka tu kaut ko taisi, un tu redzi, ka šitais projekts būs vienkārši bomba. Būs super. Es vēl nezinu maliņas, kā jāizdomā maliņas, varbūt jāpaļot. Apaļot. Skatāmies. Ir salīmējies, it kā izskatās normāli, vienā vietā atplīs vaļā bišku, viņš kaut kā dīvaini tā ielocijies bija, bet, es tāpat reāli viņu apzāģiešu, tas aizies miskastē. Vienkārši tagad doma ir noskrāpēt līmi nostī lieko, un tad meklēsim asmenīti un močīsim. Ņemsim nostī, skatīsimies, kā mums sanāks.
I was getting me some money, flying across the country. Now they're flying for me. Broken record back in Donny, that's a different story. Major damage, locked and loaded. They start to panic, but they're standing frozen. Ground is shaking as the doorway opens. These hearts are racing, sudden slow motion. Aigādu, es nopirku nepareizos mužpapīru. Man ir tas te ļiepīgais, kā viņi sauc, nezinu, ko es nopirku. Papīrs. Tas, kad es sāku, jo es negribu pārāk raupi paņemt, tikai tāpēc, ka pēc tam no šķiedru galiem, kas man tā pantenta ir, šķiedru galiem grūti reāli ir dabūt ārā tās švīks, teiksim tā. Bet izrādās, te nav tikai papīrs. Es mēģināšu nolikšu kameru. Prikals kāds ir, reāli viņi lipīgie ir, Tāda, lai man nav jāsūt apakaļ, jo man nav, teiksim, tā jāzaudē laiks, viss pārējais. Tad ko es darīšu? Es darīšu šitā. Plēsīs nost. Man jau viens te bija virsū jau. Un šito mēs močīju virsū. Šitā te. Un super, nost nenāk. Tā kā tā arī var izrādās. Tad jā, kā jau redzat, šeit jau ir tā te daļiņa. Šī daļiņa jau ir labā. Galvenais, lai redzat tās svītras, kas ir, tieši tas ir tas, ko man vajag dabūt ārā. Jo te jau ir vienkārši, baby spīdumiņš jau saka, baby gludumiņš tāds. Tad davai pulējamies bet tas te būs krass savčiks. Teikšu, kā ir. San šitā nebija putinājusi, godīgi. Kas man nepatīk vienīgais tajā tīkokā, tie skaidrs un putekļi, viņi tādi, te viss tādi maigs un tāds, tāds. Kur bija grūtības? Nebija grūtība reāli. Sākumā ar 320 slīpēt, tad sapratu, ka bišķi pa smalku ir, un es aizmirsu baigo laiku, pārgāju 150 un izbeidzās 150, es gāju uz 100. Tas 100 visu noņēmu nostī, pēc tam ar 320 pāri un vēl pēc tam ar 600 pāri. Un ir ideāli, tiešām ir ļoti gluds, nav, pilnībā neko nejūt. Un viss tās, teiksim tā, skrambiņas un švīciņas dabūju arī ārā no tā 100. Augšā apaļmaliņa, apakšā minimāli vienkārši smuršpīri paņēma, lai nav tās sakante. Te tādi gropītas divas forši ar roku var paņemt reāli. Un man nācās nozāģēt šādus te nostī, jo, kā es sākumā teicu, tā virsma bija nedaudz līka. Jā, es visur skaidrs tagad. Tā virsma bija nedaudz līka, teiksim, salocījusies, teiksim tā, un sānos tā kā bija kā spraugas tāds maziņas bišķiņ, bet, cik viņš liels ir? Ir pietiekoši labs izmērs, ja godīgi. 37 reiz 35 centimetri. Biezums viņam ir, kāds mums biezumiņš ir? 3,6. Ideāls. Tad paskatāmies tūplāniņu. Kafiju. Nav tā kafija. Paskatāmies tūmā. Davai, sākam likt virsū eļiņu, ne? Ja godīgi man īstenībā ļoti patīk. Labi, tagad tur eļļa virsū ir. Tagad ko izdarīsim? Noslaucīsim viņu, iziesim ārā dienas gaismā, paskatīsim, kā viņš izskatās. Atļaus uzlikt uz sava galdiņa. Nē, tiešām, kā jūs redzat. Nevar saprast, kur pusi smukāk. Varbūt jāuztais gropīs otrā pusē. Nē, man liekas, viņas abas divas ir reāli vienādas. Abas divas ir reāli vienādas. Un tā reāli ir viņš izskatās. Nē, tiešām zolīdi. Nav ne plaisiņu, nekā reāli. Smuks līmējums ir. Viss tiešām labi noslīpēts ir. Krasava, teiksim tā. Es savu mājās tādu arī gribētu īstenībā.
Ir labi. Tiešām. Liekas, šodien nebija daudz darba. Vispār nebija darba ieguldījuma, man liekas. Tad vienkārši es līmēju materiālus palgnīšiem. Un pēdējais izdomāšu tādu te uztaisīt. Kaut kas savādāk, zin kā. Šo domāju ir pataisno likt lapā iekšā. Es vēl 2 dēlīšus uztaisīju. Bet tos es vienkārši tāds parasts nozolu vienkārši izzāģēju to formu, tāda rokturīta un caurmiņa, kur to pakārt. Un... Tad, nu, maziņš video, kā var uztaisīt skaistu dēlīti, gaļas dēlīti. Es nezinu, kā pa latviski viņas sauc, jo pa angliski viņas saucās end grain. Butcher blocks vai kaut kā viņi, nezinu, kā viņi grib, nu, chopping boards vai tad reāli. Kā pa latviski saucās tāds arī dēlīts gaļas. Šķiedru galu dēlis. Labi, paldies, ka skatījāties. Uzspiežam laiciņu un, kas gribētu piesakot, turpinājums sekos.